Labvakar visiem. Nu, ko? Reiz nedēļā tiekamies otrdienas vakaros. Tā darīsim arī uz priekšu. Tā darīsim arī uz priekšu. Kripto vakars kārtējais un gan par to, kas ir tirgu, gan kaut ko varbūt jaunu, ko varētu, kā lai saka, paņemt, ja teiksim, dabūt airdropā, gan arī šāds tāds jaunums par to, kas pie mums notiek. Tātad Daiteks Mašvo projektā, nu, lūk, tad arī sāksim. Ja. Pagājušā nedēļa, otrdien tikāmies kripto vakarā. Tad, nu, tā teikt, viss tirgus bija diezgan, nu, teiksim, tādā labā mīnus stāvoklī, zemā stāvoklī. Ja, teiksim, es arī pēc kripto vakara nākamajā dienā liku arī TikTokā ziņas, kādas monētas es piepērku klāt. Nu, ja mēs skatāmies tādā īsā termiņā, tādā nedēļas griezumā, ja, tad, protams, ka tas bija ļoti, ļoti, ļoti izdevīgi. Izdevīgi un, kā lai saka, šī nedēļa mums atnesa zinām pieaugumu tirgo. Ja mēs paskatāmies uz to, kas bija pagājušā nedēļa kopumā kapitalizācijā, ja teiksim, tā kaut kur 1,5 triljoni, ja, tad tagad 1,5. Tur 62, ja, pēc šī trading view, ja, teiksim, datiem, ja, teiksim, atkal pēc citiem datiem, kur ir ielikt arī šie saucamie stablecoin iekšā pēc CoinGecko, ja, teiksim, tad arī mēs esam, nu, ievērojami pieaudzējuši, ja, nu, kripto tirgu, ja, un ir atkal monētas, kas, teiksim, šauj augšā, ja, teiksim, šajā nedēļā ļoti labi uzšāva Solana. Jā, teiksim, kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz visādi jauni projekti, airdropi, tur NFT airdropi un tā tālāk, tā tālāk. Jā, ļoti daudz, teiksim, aktivitātes ir tieši uz Solanas, jā, vai mēs to gaidījām, jā, mēs pagājušajā nedēļā it kā par to tā kā nepieminējām, jā, bet, nu, loģiski, ka mēs nekad nevaram visus arī zināt, jā. Tāpēc pagājušajā nedēļā mēs arī, nu, kā lai saka, runājam par tādām monētām kā Links, ja, kurš varētu labi pieaugt, nu, 11%, ja, teiksim, Mātiks, kurš maksāja 70 centi, šobrīd 81, ja, teiksim, arī par Arbitrom, ja, teiksim, tāpat par Sui, un Sui, ja mēs paskatāmies, nu, viņš joprojām ir mazliet zemāk, es tad no galas neatceros, kurā vietā, ja, bet par nedēļu ir pieaudzis, redzēt, 32%. Ja, tas patiesībā ļoti labi priecē. Ja. Nu, kā jau arī runāju pagājušajā nedēļā, ja, teiksim, kā arī es runāju visas šīs iepriekšējās nedēļas, tad šie altcoini pieaug un taisa tos šāvienus pēc kārtas, tad vieni, tad nākamie, tad atkal citi. Ja, un vienmēr es skatos uz tām monētām, kuras vēl nav uzšāvušas, ja, vai arī ir kādu brīdi pakritušās, ja, un tad ir tā varbūtība, ka viņas uzšās, ja, jo patiesībā, nu, ir šos savus 10, 15, 20, kādreiz 30%, ja, un šādā veidā arī, kā rāda situācija, ļoti bieži arī notiek, ja, teiksim, tieši tā arī notiek, ja, un protams, ka trāpīt vienmēr uz īstām nav iespējams, ja, bet jā, tas ir tikai normāli. Ja. Nu, lūk, ja mēs paskatāmies, kas notiek nu, globāli, manas domas ir un paliek tās, ka mums globāli, ka mums būs tomēr diezgan liels kritums kaut kādā tuvākā mēneša, divu laikā, lai, teiksim, tos, kas bija optimisti, ļoti lieli optimisti nu, teiksim, šo Bitcoin ETF un vispār, ka tūlās, nu, jau viss tiešām iet augšā, ja, teiksim, nu, es domāju, ka, nu, viņus vēl tā ritīgi aptīrīs, ja, teiksim, visus tos cilvēkus, kas tā kā ir ļoti, ļoti tādās nu, optimistiskās pozīcijās un liek šos longus, ja, teiksim, bet, nu, mēs paskatāmies, teiksim, kādās tur vienas vai otras nedēļas ietvaros, vai 2, 3, 4, 5 dienu ietvaros, tad, protams, ka šis tirgus staigās uz augšu uz leju. Ja, tas, ko es esmu novērojis šajā nedēļā, kad vairāki, teiksim, tādi, nu, lieli arī blogeri, ja, un, teiksim, tīkla kripto tirgus eksperti, ja, daudz saka, nu, jāpaskatās, kas notiks, jo pašlaik īsti nav skaidrs. Ja.
Jā, teiksim, un viena daļa pat tā, nu, visas longus un šortus aizver ciet, jo īsti nesaprot, vai tagad īstermiņā ies bišķi uz augšu, ies bišķi uz leju, teiksim, jā, nu tieši īstermiņā es runāju par rītdienu, parītdienu, aizparītdienu, ja man arī nav skaidrs, jā, teiksim, man arī nav skaidrs, nu, teiksim, tagad nedēļa gāja uz augšu, jā, teiksim, kurā brīdī viņš pagriezīsies atpakaļ, jā, un tāpēc es arī jau kaut kad iepriekš teicu, ka es principā galvenokārt strādāju tikai long pozīcijām, ja, bet šajā brīdī es divas pozīcijas pagriezu atpakaļ uz šortu, ja, teiksim, lai no 10, ja, lai saprotot, ka tikai jaukt nevar, ja, teiksim, jā, tikai jaukt nevar, un tas ir tikai normāli. Ja. Kas mums notiek, kas mums notiek tirgo? Jā, mums patiesībā ir diezgan daudz arī tādas dažādas pozitīvas ziņas, jā, teiksim, pozitīvas ziņas kaut vai tāda ziņa, ka Google, jā, ir, mēs zinām, ka tie cilvēki, kas nodarbojās ar tā kā kriptovalūtu un dažādu projektu tur izplatīšanu, reklamēšanu, piedāvāšanu tā tālāk. Ja? Zinu, ka ir gan Facebookā, gan Googlā, gan ļoti daudz kur citur ir liels problēmas, ja teiksim, palaist šīs reklāmas. Ja teiksim, man, piemēram, pat kripto kurs, tradinga kurs un kripto pamatu iesācējiem mēs viņu gribējām palaist Instagram reklāmā, lai cilvēki atnāk mācīties. Ja? Reklāmu nepalaiž. Viņi bloķē, saka, jūs neatbilstiet noteikumiem. Ja, teiksim, tas mēdz būt gan Instagram, gan Facebook, gan Google. Ja, teiksim, un burtiski tagad, dažas dienas atpakaļ, ja, Google ir pieņēmis jaunus noteikumus, kurš ļauj reklamēt kriptovalūtas. Ja. Saprotiet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Google ir, jā, teiksim, pieņēma šādu lēmumu. Tas ir Google ir pasaules lielākā ekosistēma, ja, teiksim, kur ir visvairāk visādi produktu, ja, teiksim, un kuram ir vislielākais pārklājums pa visu pasauli, ja, teiksim, informatīvais. Ja, viņi ir pateikuši, jā, kriptovalūtām būt. Ja, teiksim, kriptovalūtām būt, kriptovalūtas tas ir ok, kriptovalūtas var pie mums reklamēt. Ja, teiksim, jā, tas nav nekāds ne skams, ne kaut kas slikts, ne kaut kas tam līdzīgs. Ja. To var darīt. Ja, teiksim, un tas patiesībā ir manā skatījumā, tā ir ļoti pozitīva ziņa nozarei kopumā. Ja, teiksim, tas, kas liecina tikai par to, ka kaut kādā saprotamā nākotnē būrans noteikti būs. Ja, teiksim, būrans noteikti būs. Ja, teiksim. Tāpat tās ir tāda organizācija kā PayPal. Ja, teiksim, ļoti daudz. Cilvēki izmanto PayPal kā maksāšanas sistēmu. Tur dažādu iemeslu pēc, ja teiksim, to dara. Ja teiksim, tas ir tikai normāli. Ja, un arī šī organizācija iegulda naudu 6,5 miljonus, ja teiksim, izmantojot PYUSD stablecoinu, ja teiksim, projektā Meša, tagad arī šī maksāšanas sistēma. Tā kā teikt, iet vairāk kripto maksājumu stablecoin virzienā, ja, teiksim, kas arī ir kopumā laba ziņa visai nozarei. Ja, teiksim. Hongkongā pieņem pirmos pieteikumus uz Bitcoin ETF. Ja, teiksim, tā kā arī Bitcoin ETF geogrāfija paplašinās. Ja, teiksim, tas ir arī ļoti labi. Ja, un, teiksim, daudz arī dažādas citas, teiksim, tādas labas ziņas notiek tirgo kopumā. Ja, teiksim, un par to liecina arī tas, ka ļoti daudzi projekti listējās, ja teiksim, katru nedēļu, tas nedaudz katru nedēļu, ja mēs zinām katru nedēļu kādu lielu projektu, kurš listējās, ja teiksim, un katru dienu es nerunāju par Dexu, jo Dexā ja mēs varam katrs uztaisīt tokenu tagad pēc 5 minūtēm ielistēt, ja, bet ja mēs paskatāmies uz kripto projektiem, kas listējās arī centralizētajās biržās. Ja, okay, tur, centralizētā birža, kurā ir salīdzinoši viegli ielistēt gan rīz, ne gan rīz, bet tomēr arī salīdzinoši mazus projektus. Ja, ja tāda birža kā Meksts dienā listē 6, 8, varbūt pat kādreiz 10 projektus, ja, teiksim, 5 ja, dienā.
kā kur dienu, ja teiksim, katru dienu listē ļoti daudz jaunus, teiksim, arī mazākus tokenus. Nu, tas liecina par to, ka patiesībā kripto projekti gaida, saprot, redz, ka, teiksim, redz, ka būs tuvākā laikā kaut kāds nu, tirgus kāpums, ja, un, teiksim, to dara. Ja, un, kādu ieviest šajā brīdī stratēģiju, turpat ir, nu, kā lai sakām, viņas ļoti dažādas. Ja, piemēram, patiesībā ir tas saucamais metoda dollar cost average, ja, teiksim, kad cilvēki iegulda, teiksim, nu, piemēram, katru dienu vai katru nedēļu vai katru mēnesi, nu, kaut kādu vienu summu kriptovalūtā. Ir cilvēki, kas tur katru dienu, teiksim, ieliek $10 bitkoinā un tas skatīsies, cik viņiem pēc gada sanāks, ja, un tā tālāk. Ja. Manuprāt, šodien ir viena no tādām stratēģijām varētu būt, es jau pats esmu izdomājis, un atkal nekur neesmu dzirdējis, ja, kad, nu, ja līdzekļi atļauj, ja, teiksim, tad, nezinu, nu, piemēram, par $5 nopirkt pilnīgi katru monētu, kas listējās tur centralizētajās biržās katru dienu, ja, teiksim, vienmēr iepirkt, ja, un uzlikt kaut kādus, nezinu, augstus tur teikt profitus, ja tur ar 10, 15, 20 tiksiem, ja, un vienkārši to naudu nolikt un aizmirst, ja, teiksim, kas tā var atļauties. Es domāju, ka tur būs ļoti labi patīkami brīnumi, kad ļoti daudz monētas kaut kur izšaus, ja, pa vidam, ja, mēs nezinām, kurus, ja, jo visiem projektiem izsakot līdzi ir tikpat kā neiespējami. Ja. Nu, lūk, un vēl viena, teiksim, tāda lieta, kas liecina par to, ka nu, būs teiksim, nu, kaut kādā tuvākā laikā arī dažādas šīs aktivitātes. Ir šie milzīgi daudzie airdropi. Ja, teiksim, ļoti daudz šie projekti, ja, teiksim, nu, okay, viņi bieži ir saistīti arī ar listingu, ja, teiksim, ja, dod šos, bet nevienmēr. Ja, dod šos airdropus, ja, un mēs jau arī mūsu grupā, ja, Artūrs katru dienu liek informāciju, ja, un es skatos, ka arī mēs dalāmies, ja, teiksim, katrs kā kuram veicies, ja, teiksim, tad vakar bija airdrops, šodien bija airdropi, rītdien būs liels airdrops Solanas tīklā, ja, vēl viens airdrops, ko mēs gaidījām rītdien frame, ja, ko es tieši gaidu, jo man tur ir diezgan daudz tokenu, viņš būs mazliet vēlāk, ja, tur viss nav paspējuši, ja, teiksim, to izdarīt, ja, bet, teiksim, ir šis skaits ar šiem airdropiem, ja, un tas lielā mērā arī liecina, ka tirgus kustība būs, bet, nu, protams, šie momenti, par ko arī es personīgi esmu vairāk kārtīgi runājis, ja, kad nebūs tā, ka airdropi vienmēr būs tik lieli. Jā, teiksim, jā. Jo iedomājieties situāciju, ja, teiksim, pirms gada, bišķi vairāk gads un, ja nemaldos, 2 mēneši, ja, kad listējās tāda monēta kā Aptos, ja, un pēc tam vēl dažas tur monētas, jā, lielās, ja, teiksim, un cilvēki, kas pirms tam bija nodarbojušies ar šīs blokķēdes nu, tur veicināšana, ja teiksim, dažādi tur transakciju veikšana, ja saņēma nu, airdrops tur tūkstošos, ja teiksim, dolāru un tā tālāk. Ja. Ticiet man, tajā laikā tieši bija sācies tur lāču tirgus, ja pirmais gads, viss šokā, visi tur naudu pazaudējuši, ja teiksim, ļoti daudz cilvēki vispār nedomāja par tādiem airdropiem, ja, un cilvēki, kas nodarbojās ar tām lietām, lai šos airdropus dabūtu, ja, viņu skaits bija krietni mazāks nekā šodien. Ja? Viņu skaits bija krietni mazāks, un līdz ar to teiksim, šī nauda sadalījās uz salīdzinoši tādu mazu skaitu cilvēku, ja, teiksim, šajos aizdarbos, un nu, šīs summas bija lielas. Ja. Kas notiek tālāk? Notiek tālāk absolūti paredzamas lietas, ja, absolūti paredzamas lietas, ja, ka parādās informācija, redziet, šitien var nopelnīt ļoti daudz, ja, teiksim, un nav nekas noslēpums, mēs ar to stāstam, ja, teiksim, tas ir normāli, ja, ka, teiksim, šādi gadījumi ir, ja, un šo cilvēku skaits, kas piedalās airdropos, protams, ka ievērojami pieaug, ja, un visā pasaulē par to runā, ja, cilvēki arvien vairāk to dara, nu, un tad, teiksim, viņu kļūst arī vienlaicīgi ļoti daudz, ja, un tad katrs šis airdrops jāsadala uz krietni lielāku daudzumu cilvēku, ja, un līdz ar to sanāk mazāk. Nu, tāpēc arī nu, šodienas airdrops ar dīmailu, ja, teiksim, nu, daudziem nu, varbūt bija arī mazliet tāds, nu, nu, jā, gaidījām vairāk, kad būs tā summa lielāka, ja, teiksim, un tas ir normāli, tā kā kaut kādos gadījumos tā būs.
Jā, teiksim, kaut kādos citos gadījumos būs tā, ka arī šis, nu, šī summa būs lielāka. Kas vinnēs, kas nopelnīs galā visvairāk? Tie cilvēki, kuri nesvārstīsies. Ja, teiksim, tie cilvēki, kuri nu, saprotot to, ka šie ienākumi var būt dažādi, vienkārši turpinās to darīt sistemātiski. Ja? Nu, teiksim, uztaisīs to kā sistēmu un darīs to sistemātiski, un tiem cilvēkiem arī būs. Ik pa brīdim, tā kā teikt, ļoti, ļoti, ļoti tādi trekni, trekni tie airdropi, ja, teiksim, un tādā veidā, ja, teiksim. Nu, lūk, tā tad parādīšu vienu platformu, ja, teiksim, Magic Eden, ja, teiksim, kurā tiek veidots, teiksim tā, nu, teiksim, tāds ritīgs dažādu NFT marketplace, ja, teiksim, uz dažādiem tīkliem, gan uz Solanas, gan pat uz Bitcoin, ja, teiksim, gan uz Ethereum, gan uz Polygonu un citiem, ja, teiksim, viņi taisa tādu nu, platformu, ja, teiksim, NFT platformu, kura var kā lai saka, šies NFT dažādos veidos nu, tur pārdot, izlikt pārdošanā tā tālāk, ja teiksim, mintot un tā tālāk un visu kaut ko. Ja, un viņiem būs savs tokens, kurš sauksies kā ar tur NFT. Ja, ļoti labs nosaukums. NFT, ja teiksim, šis tokens, ja teiksim, un šī ir platforma, kurā arī ir vērts kā teikt, saka, padarboties. Ja. Bet, lai tajā platformā darbotos, ja teiksim, nu, šajā gadījumā es parādīšu tieši uz Solanas, ja teiksim, Magic Eden Data.io, jā, teiksim, ir šāda platforma, jā, teiksim, nu, patiesībā tur būs patiesībā tāds liels kosmos, kas tur būs, jā, viņi būs ļoti ērti, tur varēs arī gāzes pārsūtīt no vienas platformas uz otras, jā, un es pieslēgšos, jā, teiksim, ar Phantom maciņu, šajā gadījumā Phantom, jā, man gan šajā maciņā es viņu sen biju aizmirsis, ja teiksim, šo maciņu nebija lietojis. Ja. Tie cilvēki, kas varbūt nav darbojušies Solanas tīklā, ja, teiksim, ir šie maciņi, ja, teiksim, un es biju ļoti vienbrīd pārsteigts, ka es dabūju tur pēkšņi airdropu bonk tokens, ja, teiksim, kas nesen tika izdalīts, ja, es viņu pat, nu, viņš tur sākumā maksāja vairāk, ja, teiksim, un es par šo maciņu biju, teiksim tā, ka agrāk viņu biju lietojis un pa viņu biju aizmirsis. Ja? Un man viņā pat nav solānas. Ja? Es viņu šodien taisījos ieskaitīt, ja? Bet patiesībā vēl neieskaitīju. Ja? Jo man vienkārši, nu, jā, laiks pagāja, un, teiksim, un nebija laika pat viņu ieskaitīt. Ja? Nu, lūk, un šeit ir, kā lai saka, uz dažādiem tīkliem, ja? Teiksim, uz dažādiem tīkliem, ja? Teiksim, ir šīs iespējas, ja? Un, ja es paskatos, ja, šeit ir, nu, man šobrīd nav šīs Magic Eden revārdi pagaidām nav, bet es vēlāk ieskaitīšu šeit Solanu un veikšu kaut kādas apmaiņas. Ja? Un vēl viena lieta, ko es gribu parādīt, par to, ka es agrāk arī mazliet darbojos. Ja? Redziet, man ir iedoti divi NFT šādi, kuriem nu, kaut kāda panda, ja, garīgi pandas kaut kādas divas. Ja, ja mēs paskatāmies uz šīs, nu, viņš uzreiz piedāvā viņu ielistēt, es viņu vairs nevaru ielistēt, jo man nav šīs, šobrīd neesmu ieskaitījis šeit to gāzi. Ja, bet redziet, pēdējais treids šādam NFT ir bijis divas Solanas, nu, 200 $200. Ja, teiksim, šitie abi man arī ir nesen atnākuši pa brīvu. Nu, te vēl ir vesela kaudze visādi skam NFT, ja, teiksim, tieši tāpatās kā dažādos kriptomaciņos iekrīt iekšā dažādi
Scam tokeni, ja tieši tāpatās jūsu maciņā var iekrist iekšā Scam NFT. Ja, teiksim. Tātad Magic Eden platforma, kurā ir vērts nu, nopirkt caur kuru kaut kādu NFT vai kādu ielistēt, varbūt, vai varbūt kaut kādā, kaut kādā kaut kādā šajā, nu, pameklēt, ja teiksim, kaut kādus šos variantus un patirgot, ja, un šajā Magic Eden platformā būs, nu, te ir tie saucamie punkti, ja, un jūs varēsiet dabūt arī pēc tam airdrop. Ja, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Artūrs arī paņems un visu šo informāciju ieliks arī mūsu grupā par šiem airdropiem, ja, teiksim, un arī par šo platformu un tā tālāk. Ja. Savukārt rītdien, kas mums būs rītdien? Rītdien tirgo būs, nu, kā es teicu, es gaidīju frame airdropu rītdien, ja tas nebūs rītdien, ja. Rītdien būs airdrops uz tādas platformas Solanas tīklā kā Jupiter, ja, teiksim, nu, arī teiksim, tie cilvēki, kas tur ir darbojušies, ja, teiksim, uz Solana maciņiem, ja, viņu varēs dabūt. Ja. Ko es to gribu teikt? Es gribu teikt ka, ja jūs šodien redzēt, ka ir daudz airdropu, ja, un jums viņi iet varbūt garām, ja, tad ir visas iespējas, lai tuvākā nākotnē dažādi šie airdropi garām neietu, ja, teiksim, un sistemātiski nodarboties ar šo airdropu teiksim, uzdevumu veikšanu. Kā jau mēs šajā mūsu mācībā pagājušajā reizē, kad bija šis kurs ietvaros, un viena daļa no jums bija klāta. Jā, teiksim, arī stāstīja Artūrs, ka tas diena aizņem pusstundu, jā, un vienreiz nedēļā mazliet vairāk. Es zinu, ka ir cilvēki, kas arī to dara katru dienu, ja, un tas viennozīmīgi nākotnē atnesīs kaut kādu naudu. Ja. Šodien mums ir sācies mūsu kripto skolas kārtējais kurs, jā, teiksim, kur mēs organizējam 5 apmācību kursu iesācējiem. Ja, vakardien mēs sākām, mums ir jauna grupa, tur ir cilvēki, kas mācās. Ja, teiksim, mums būs vēl 4 nodarbības. Ja, tāda 3. nodarbība būs padziļinātā nodarbība par NFT, kuru vadīs Rihards. Ja, teiksim, tad šo nodarbību arī būs iespēja. Es zinu, ka ir cilvēki, kas izrādījuši interesi atnākt arī individuāli, ja, teiksim, nu, es to cenu vēl neesmu izdomājis, ja, teiksim, viņa būs, nu, rītdien vai parīt mēs viņu nopublicēsim, ja, un tieši tāpatās mums būs beigās 5. nodarbība, kur būs nodarbība par airdropiem, ja, kur arī bija iepriekšējā reize, kad bija cilvēki, kas uz viņu nāca individuāli klausīties, ja, arī tā mums būs kursa beigās, vai tas būs 26. februāris, vai tas būs kā tur sanāk, 3. vai 4. kurš tur sanāk 1. marts, ja, teiksim, to pateikšu, man to priekšā ir kalendārs, tas sanāk 4. vai 26. februārs vai 4. marts, tas būs atkarībā no tā, kurā datumā Artūrs atgriezīsies no Holandas, ja būs 26. jau atpakaļ, tad būs 26. ja būs nedēļa vēlāk, tad tā nodarbība būs nedēļa vēlāk, ja, teiksim, un viņi būs pieejami arī par atsevišķu samaksu ikvienam, ja. Un nu, tāda lieta, ko es gribu šodien jau pilnīgi tā kā oficiāli pateikt, ja, teiksim, ka mums arī no 1. marta, tad, respektīvi, mēs ar marta mēnesi to sāksim, ja, tā tad nu, būs atsevišķs saucamais VIP kanāls, kas maksās nelielu naudu, ja, teiksim, un mūsu uzdevums ir vēl nu, krietni interesantāk padarīt mūsu grupas kontentu, ja mums šodien bija arī ļoti daudz par to apspriedas, un mēs to arī darīsim. Ja. Un arī šādas tiešraides, nu, marta mēneša pilnīgi viennozīmīgi jau
translēsim ne tikai Zoomā, bet viņas jau ies tiešraidi arī kaut kādos sociālos tīklos, jā, teiksim, kuru varēs redzēt. Jā. Kāda cena plānojas VIPam? Nu, būs pēc kaut kāda laiciņa. Mums vispirms ir jāsagatavo šis kontents, jā, teiksim, bet, nu, un arī tas apraksts, kas tur būs iekšā, ja tur būs arī tā skaitā šie dažādi jaunie tokeni, ko mēs pērkam pie labiem, ko mēs tiekam klāt. Tur būs vēl viens ļoti nopietns instruments, kas saistīts ar likviditāti, kur var, nu, principā procentu dienā salīdzinoši droši pelnīt. Jā, tur būs dažādi pūli, ko mēs varēsim veidot. Ir vēl visādi nodomi, ja, teiksim, ko darīt, uz priekšu arī tur. Ja. Kas man vēl jauns, ir par, nu, savā projektā, ja, teiksim, tad Daitex token projektā tad mums būs no šīs nedēļas otrās puses, jā, tad pieejami vēl 3 Silver NFT tiem cilvēkiem, kuri ieguldīs ārpus biržas darījumā, sākot no $1000. Jā, tad mums ir tāds daudzums vēl savos maciņos, ko piedāvāt. Tā kā es pilnīgi domāju, ka kādam tas interesēs. Mēs šodien varbūt redzējām, izsludinājām saucamo ambasadoru programmu. Ja, rīt parīt būs ļoti daudzās platformās cilvēki varēs dalīties ar šo iespēju, un mēs esam pārliecināti, ka mēs piesaistīsim ļoti labus papildus ambasadorus programmas virzīšanai, ja, no dažādām valstīm. Un trešā lieta, ko es gribu akcentēt, ja, tad tie cilvēki, kas nu, labprāt grib kļūt vai, teiksim, izskata iespēju kļūt par mūsu aplikācijas, mūsu galvenā produkta līdziepašniekiem. Ja, tad tikai 2 dienas ir palikušas tiem cilvēkiem, kuri vēlās iegādāties 10 kapitāla daļas, tad 1200 eiro. No 1. februārs būs pēdējā diena, pēc tam būs iespēja iegādāties sākot no 25 daļām, tad sākot no 3000 eiro. Un pilnīgi iespējams, ka mēs vēl pēdējās atlikušās daļas vēl to cenu pat pacelsim uz augšu, ja, jo pagājušās nedēļas laikā mēs esam notirgojuši 500, nu gandrīz 500, 480, 470 daļas, ja, teiksim, viena daļa tur vēl veids maksājums, ja, līdz ar to mums absolūti pilnā sparā iet izstrāde, arī viņi bija mazliet aizkavējusies, ja, teiksim, un dažādas aktivitātes. Un vēlreiz atkārtoju to, ka 19% no apgrozījuma tiks dalīti Daitex token turētājiem un 2% NFT turētājiem. Ja. Savukārt, atgriežoties pie VIP grupas, tur apmaksa būs tikai un vienīgi Daitex tokenos. Tur nebūs iespēja maksāt USDT vai citos veidos. Ja. Tā kā tur būs tikai un vienīgi Daitex tokenos. Ja. Nu, visi cilvēki, kas jau būs gatavi būt VIP grupā, protams, ka zinās, kā viņus nopirkt un kur viņus atrast, ja, teiksim, tādā veidā. Ok, vēl viena lieta par mūsu apmācību programmu. Ja? Tā tad ir, mums arī šodien bija jāsākās tradinga kursam pie Jāņa Sevčuka. Viņš sāksies nedēļu vēlāk. Jā, viņš sāksies nedēļu vēlāk, tā kā tas arī ļoti spēcīgs trading kurs, tā kā ir tie, kas vēlās, var arī uz šo kursu arī pieteikties. Ja? Nu, lūk, tas varbūt bija tā informatīva no manas puses. Nezinu, varbūt, Rihard, tu vari pieslēgties, pateikt, uz kādiem tokeniem tu skaties šobrīd, un kā tev šķiet, kur tirgusies. Ja? Es savu viedokli pateicu. Varbūt vēl kāds grib pateikt. Jā. Sveiks, jā, sveiki visiem. Jā, kā jau tu minēji, pagājušajā nedēļā minējām par to pašu SUI, Manta Network, gāja ļoti labi. Pats pašam sarāds kāpums vidēji kaut kur 50% uz koina. Es jau kaut kādu daļu peļņas paņēmu, bet domāju, ka kaut kādi koini noteikti vēl kāps. Un tas, uz ko es skatos, ir optimisms. Matiks šobrīd joprojām lēts. Viņš tikai 10% uzgājis augšā. Viss, kas ir, manuprāt, zem dolāra, tas ir jāpērk. Man tas ir pirkums. Chainlinks $15. Un tagad es arī sāku skatīties Injective. Kāpēc Injective tev patīk?
tīri tehniskā analīzes dēļ es paskatījos, ka viņš ir nu, tādā labā brīdī pērkams, un šobrīd viņam arī ir uzlabojums, kur tieši ar tās degvielas cenas tiks sadedzināti tokeni. Nu, visas izmantotās degvielas cenas, tie gas fee. Nu, ir arī tas arbitrums, ko es skatos, bet, kā jau es iepriekš minēju, ka pēc kaut kādām 45 dienām viņiem atbloķēsies tie tokeni. Tā kā nu, es tā uzmanīgi skatos viņu. Noteikti pabrīdināšu grupā nedēļu vismaz iepriekš, kad tas notiks. Nu, plus mīnus kaut kā tā, jā. Cik tālu tagad Solana augsts? Es nezinu. Es godīgi sakot, es nebūtu vispār pircis Solana. Es brīnos, ka viņa uzkāpa. Man likās jau, ka viņa bija bišķi pa daudz uzšāvusi, bet laikam tas hypes ir baigi liels. Bet es viņu baigi neredzu, godīgi sakot. Nesaprotu, kāpēc viņa tik ļoti uzskrēja. Nu, redzi, te ir, tas ir normāli. Es nezinu, varbūt kādam vēl ir viedoklis par Solānu, jo tie viedokļi var būt ļoti atšķirīgi. Tas ir tikai normāli. Jā, varbūt kāds tur Solānu. Varbūt kāds, nē, teikšu tā, varbūt kāds. Es laikam mēģinām izraisīt diskusiju, varbūt kādam ir viedoklis, kur Solāna varētu aiziet. Ja? Nu, tuvāk, nē, nu, mēs te nerunājam par buļļu tirgu, par patu haju, kas būs kādreiz, ja, bet tagad tuvākās nedēļas, 2 laikā, ja, teiksim, vai kaut kādā, nu, tā kā īsākā termiņā, ja. Nu, tas, ka tur kaut kad viss var aiziet, viss kaut kur, to mēs zinām, ja. Es godīgi sakot, arī negaidīju Solanai tādu kāpumu, ja, pavisam būšu godīgs, ja, teiksim, nu, šajā nedēļā, ja. Nu jā, šobrīd viņai tirgus kapitāls ir 45 miljardi. Tas ir, manuprāt, nenormāli. Tas tā kā bullrunā. Tas ir vājprātīgi. Tā kā izkustināt viņu dubultā, tas nozīmē, vajag iepumpēt vēl 45 miljardus. Tas taču ir ārprāts. Es baigi neredzu, ka viņi baigi vēl varētu pumpēt. Es skatos tādiem mazākiem market capiem. Pieņemsim tādas Polygon Matiks, manuprāt, taču, nu, daudz vairāk problēmu atrisina, kā tur NFT. Viņam ir tikai 7,5 miljardi market caps. Ja viņš dabūtu Solanas market capu, tad tas ir, nu... 6x, jā, 6x. Jā, 6x. Tas ir 6x, jā. Tā kā riska ziņā noteikti Polygonu es izvēlētos. Nu, Tāpatās arī Chainlink šobrīd ir 8,888 miljardi. Nu, ar laba zīme, jāpērk. Ok, jā. Labi. Protams, ka mēs zināt nevaram, ja, bet mēs saprotam vienu lietu, kad tirgu var būt visādi brīnumi, ja. Un bieži šauja augšā arī kaut kādā brīdī, nu, teiksim, tie koini, ja, teiksim, kuriem patiesībā apakšā nekāda tur baigās vērtības nav. Ja, paskatieties, šito nedēļu uzlec augšā, nu, tur, labi, Avalanche uzlec, ja, tur Manta tur uzlec, tur Arbitrums, ja, Sui. Nu, šā gadījumā Solana, nu, man skaidrības ar to, ka ļoti daudz šie projektu Solanas NFT kaut kā ļoti liela popularitāte gūs, ja, teiksim. Un šajā nedēļā nelec augšā, principā, vai gandrīz ļoti maz salīdzinoši, lec augšā visi šitie, tā saucamie memcoini, ja, Floki, Doji un Shibas un tā tālāk, ja. Nu, un mani sajūta, ka kaut kādā brīdī tie uztaisīs, ja. Nu, tā ir mana sajūta, ka viņi kaut kādā brīdī uztaisīs, jo viņiem tur tā loģika, nu, tā loģika nav, ja, teiksim, ja, viņiem ir liela community, ir daudz cilvēku, kas uz viņiem tā kā iet, ja, teiksim, un es patiesībā gaidu, tas ir mans viedoklis, ja, kā tīri tāds, nu, pilnīgi viņš var būt pilnīgi nepareizs, ja, teiksim, arī, kad, nu, kaut kāds viens brīdis būs, ka šitie te memkas, visi šitie te zināmie, tur pepes vēl tā skaitā, ja, un pilnīgi iespējams, ka viņi visi tā kā vienlaicīgi kaut kādu rāvienu uztaisīs, ja, un jo viņi tā kā ļoti, nu, tā kā lielā mērā mēdz pavilkt viens otru līdzi, ja. Nu, tas ir, man liekas, ka kaut kāds tāds īstermiņš būs, bet es vēlreiz saku, mans viedoklis, ka būs tāds globāls diezgan liels samazinājums, un kad iepirkt
altcoinus pirms ritīgi bullruna mēs jau nu, tā kā diezgan labi paspēsim. Ja, nu, kā lai saka, pie tā visa vēl jebkurš nekas nav nokavēts, kā saka. Jā, teiksim, tie cilvēki Mhm. domā, ka ir nokavējuši. Ja. Nekādā Ne, gadā. tuvojas tas havnings, un parasti it kā skatoties vēsturi, tieši pēc havninga arī tas kritums, bet nu neko nevar zināt. Es Jā, pats nepārdodu, es pērku, ja nokrītu, nopērku vēl. Nu, Ir jā, man, protams. un es viņu turpināšu, un negribu palaist vilcienu garām. Jā, un vēl viena lieta, teiksim, mans vērojums ir tāds, ka, nu, ja mēs paskatāmies, nu, es piekrītu, ka 22. gada tur otrā pusē, jā, teiksim, tā, kad tur notika, nu, kuri tokeni uzšāva paši pēdējie, teiksim, tā kā Hais uztaisīja. Tie bija saucamie tur metaverses tokeni, jā, teiksim, un visi šie tie spēļi, jā, viņi uztaisīja vēlāk nekā visi jā, šie iepriekšējie, jā. Savukārt šodien viņi ir nokrituši procentāli salīdzinoši vairāk. Jā, teiksim, salīdzinoši vairāk, gan visas tur manas sandboxi un hetas un daudzi mazāki tokeni un tā tālāk, jā, teiksim. Un arī ļoti interesanti, nu, novērot, kas tur būs. Ja, teiksim, es tirgo klausos divus pilnīgi tā kā arī pretējus viedokļus. Ja, teiksim, viens cilvēks saka, nu, tur taču šaus tā kā nu, vienkārši tā kā debesīs. Ja, tā pašā laikā. Nu, cik būs teiksim, tie cilvēki, kas tieši gribēs tur joprojām pirkt kaut kādās virtuālās realitātēs, kaut kādus tur aktīvus, ja, teiksim, nu, ļoti grūti saprast. Ja, teiksim, ļoti grūti saprast ja. Teiksim, man tā sapratne, ka tomēr teiksim, tie tokeni, kas ir saistīti ar mākslīgo intelektu, ja, kā tur Fetch AI, ja, teiksim, un vēl daži, ja teiksim, ka tie patiesībā drīzāk varētu taisīt to lielo uzrāvienu. Ja, teiksim, jo mākslīgais intelekts ir lieta, kuru nu, viņš ir kļuvis populārs, bet viņu joprojām netik daudz izmanto, kā viņi varētu izmantot. Ja, teiksim, dažādu uzņēmumu, dažādos teiksim, procesos. Ja, un tā ir mana sajūta, ka teiksim, tur būs lielākie rāvieni. Ja. Jā, bet es jau sākumā teicu, man liekas, ka šodien laba stratēģija ir nopirkt nu, salīdzinoši daudz monētas, nu, sadalot kapitālu ļoti smalkās daļiņās, ja teiksim, un salīdzinoši daudz monētas, ja teiksim, un tad. Nu, teiksim, fiksēt jau, teiksim, ņemot vērā, ka katrā tiek ieguldīts salīdzinoši maz summiņu no teiksim, tur portfeļa, ja, teiksim, tad viņiem salikt tos orderus tā, nu, nezinu, nu, piemēram, nezinu, tagad es te varbūt pārspīlēju, bet es domāju, ka nē, noteikti šeit būs kāds cilvēks klāts, kas tā arī var izdarīt un izdarīs, ja, nopirkt, teiksim, nezinu, 200 dažādas monētas, ja, katru pa, nezinu, $5, tas ir, nu, 10 000, ja, teiksim, ja, un salikt kaut kādās tur biržās, ja, teiksim, un tad, nu, teiksim, uzlikt, piemēram, nezinu, 20% ar 3x, 20% ar 5x, 20% ar 10x, ja 20 ar 20x nopārdot, un tā vēl 20 atstāt, ja nu vēl uzšauj daudz augstāk. Ja. Un, man sajūta, ka tāda stratēģija varētu ļoti labi nostrādāt. Ja, teiksim. Tas ir mans pašs izdomāt, jo šeit tas nu, okay, kāds tur neaizies, kāds tur nogādīsies vispār lejā, nekas traks nenotiks. Jā, toties būs atsevišķi, kas uztaisīs arī ļoti liels iksus, bet tas ir tāds vairāk nu, noliec un aizmirst, saliec orderus vienkārši un aizmirst, jā, teiksim, no tādā ziņā. Jā, un savukārt aktīvi darboties, nu, tad tiešām ir jāskatās šīs gan tehniskās analīzes, gan šīs ziņas, jā, teiksim, jo, nu, treidot šodien ir ļoti patīkami, nu, ļoti patīkami, ja tas svārstības ir tik kolosāls, kas dod iespēju nopelnīt, ja vien tam Jā, visu laiks pietikt. Jā. jāķer katrs kritums un var longot šobrīd. Jā, 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 jā. Nu, tikai uzmanīgi, stoplosie, protams. Bet, nu, Nu, jā, skatoties, cik tu lielu lietas, ja tu lietas salīdzinoši mazu daudzumu par to portfeli, kas tev ir paredzēts, ja, teiksim, tad es nelieku stoplosas vispār. Jā, ar domu, teiksim, ka pat var nokristies, nu, nezinu,
Jo es ikdienā tur mazas šīs pozīcijas, salīdzinoši mazu daudzumu. Es nelieku vispār uz tiem stop plusus. Ja? Vispār nelieku. Ja? Jau, teiksim, tirgus nokrītās, piemēram, ir vaļā 10 pozīcijas dažādas uz longu. Ja? Ja tirgus nokrītās 2 reizes, viss samazinās -50%, man portfels vienalga nenodeg. Ja, Mm. nenotiek, ja, nenotiek, ja. Bet tajā brīdī, kad ir nogājis lejā, tā kā pagājušā nedēļa bija trešdiena, ja, bija ritīgi lejā, ja, teiksim, tirgus, ja, un visi indikātori rāda, ka šeit ir jābūt tā kā apgrieziena punktam, ja, vismaz kaut kādos tur dažu dienu intervālos, kā redzams, tā vesela nedēļa iet uz augšu, ja. Un tad tajā brīdī es to pozīciju pieckāršoju, 10-kāršoju, ja, tā kā ritīgi. Un tad gan es uzlieku tos stoplos. Tā kā viņi ir lieli, tad es uzlieku tos stoplos. Ja, ja viņi ir salīdzinoši maziņi, lai viņš krīt, tur mēs apakšā piepirksim. Ja, teiksim, pie jebkuras summas, ja, teiksim, nevarot ciet šo darījumu ar mīnusu. Ja. Savukārt, tad, kad tu uzliec tā kā salīdzinoši lielu, ja, un uzliec to stoplosu. Tad es ļoti sekoju līdzi. Viņi izsit to stoplosu, aiziet vēl zemāk. Es paņemu vēlreiz, un vēlreiz uzlieku stoplosu. Ja, vēl zemāk arī. Ir bijis gadījumi, kad es 3 reizes paņemu, ja, teiksim, un 3. reizē viņš aiziet, un tur atsit ar visiem. Vairāk kārtīgi atsit tās 2 reizes to stoplosu. Ja, bet tur ir tā kā. Tiešām tā starpiņa salīdzinoši maz, un tādā veidā mēģina ķert tos momentus, tā kā tas tirgus viss ir sarkans. Ja? Jā, it kā vajadzētu to pašu darīt tagad, kad viss ir zaļš, ja, bet tur šitam tā kā grūtāk to lēmumu pieņemt psiholoģiski, vismaz man personīgi. Ja. Jā, noteikti vieglāk pirkt, kad ir, kā saka, angliski asinis uz ielām, tad arī jāpērk. Jā. Ka viss ir sarkans, viss ir nobijušies. Jā. Nu jā, papildinot to, ko tu teici par spēļu tokeniem, vai ko es arī baigi neaizraujos, manuprāt, tur. Nē, es domāju, ka tā būs tā nozare, kur tā kā iestiek koini, bet es vieglāk tad man būtu likt uz kaut kādiem koiniem, kas nevis viena spēle, bet kas varbūt platforma, kas tās spēles tur palīdz attīstīt un ko pieņemsim tāda gala. Varbūt esi dzirdējis. Jā, protams. Bet, pieņemsim, tas, manuprāt, būtu tāda drošāka investīcija. Pieņemsim, no tām 10 spēlēm viena izšaus, viņam arī ies labi. Bet uz vienu spēli tieši likt, tad tur jābūt baigi par to projektu zinošam un jātic tam. Un tā riskantāk. Jā. Bet, jo lielāks risks, jo lielāka peļņa. Tas ir kripto, un tikai šajā nozarē mēs runājam par iktiem. Iedomājieties, mēs par indeksu fondiem runājam. Cits tur cīnās par 10% gadā. Mums te dubultojas, un mēs vēl domājam, oi, cik slikti nav 10%. Baigi maz, 100% baigi maz. Vai ne? Tas tikai kripto var notikt. Neviens taču neies tik lēti strādāt. Vai ne? Kāda jēga? Dubultot naudu. Nav jēga. Nē, labi, mēs jau saprotam, ka mēs ne jau visu kārpos liekam iekšā vienā pozīcijā. Protams, šis ir ļoti riskanti. Viss. Ko varbūt, es nezinu, dāmas kungi, kāds grib iesaistīties sarunā vai kādu jautājumu uzdot, es nezinu. Jā, varbūt kāds jautās, varbūt kaut ko par kādu monētu varbūt interesē, varam pastīties kaut ko, vai savas domas pateikt. Klusums. Labi. Viss ir skaidrs. Nē, tas ir arī ok, kad teiksim, mūsu tas. Kad cilvēki atnāk paklausīties viedokli, tas ir ok. Mums ir prieks, man ir prieks par to, ka tas ir kādam noderīgi. Ja, un tam līdzīgi, tā pašā laikā, laikam mūsu latviešu mentalitāte tāda ir, klusēt un nejautāt neko. Jā, bet droši vajag darīt, un gan grupā, gan šeit, jo jautājums jau neviens nevar būt, teiksim, muļķīgs, jā. Tas ir normāli. Kaut kāda lieta mēs pagaidām nezinām. Tas ir normāli. Mēs visi esam sākuši kaut ko mācīties. Ja? Un es ceru, ka bija noderīgi. Ja? Un mēs turpināsim arī šos kripto vakars rīkot. Ja? Tad daudz tur nav ko atkārtoties par šodienas. Ja? Tā kā teikt,
pelnām kopā. Mūsu misija kopā kriptoskolas, tad mana, Riharda, Artūra un iespējams, ka mums būs vēl kāds kolēģis, ja, ir palīdzēt daudziem cilvēkiem ar mūsu zināšanām nu, nopelnīt naudu. Ja, atsevišķos gadījumos izdarīt to kopā kaut kādos atsevišķos instrumentos, ja, tā lai visiem labi. Ja, runāt tikai par to, kur mēs paši ieguldām, neatbalstot vairs nekādus tīkla mārketingus. Ja, jā, parādīt, kā šo nozari var nopelnīt arī daudziem citiem cilvēkiem, vispār to visu popularizēt. Ja. Tā kā to mēs arī turpināsim darīt. Nu, ko, paldies. Ja jautājumu nav, tad paldies, ka bijāt šovakar ar mums. Un arī nākamā nedēļa, tā pašā laikā, būsim arī tiešraidē. Un tikko kā varēsim tikt līdz tam tehniski, ja tā taisīsim arī tiešais, tā lai viņas iet arī vēl mazliet kaut kur citur, ja, tur mazliet tehniski mums jāsaprot, ja, bet, nu, tas ir pāris nedēļu jautājums, ja. Tā kā jauku vakaru visiem, paldies, ieraksts, kā vienmēr būs, ieraksts būs mūsu grupā, ja, teiksim, un lai visiem izdodas labi nopelnīt, lai visiem labi veicās, paldies, jauku vakaru. Super, paldies, čau!